Labdien, konferences organizētāji, dalībnieki, visi interesanti. Es runāšu par kapiem. Varbūt arī tāpēc, ka es dzīvoju netālu no šiem kapiem, varbūt tāpēc, ka es dzīvoju mājā, kas piederēja namīpašniekam Samsonam Žukovam, kurš tika nošauts 41. gadā. Un manā mājā, kurā es dzīvoju, koka mājā, vācu laikā, kara laikā bija ēdnīca. Tā ka mana māja ir tāda interesanta māja. Un interesējos es par šo tēmu, par Latgales ebrejiem gadus 5, sadarbojoties ar vietējo draudzi, ar draudzi biedrību Šamir. Un arī šobrīd ar dažiem citiem kolēģiem, kas šo konferenci ir organizējuši. Mana pastaiga pa kapsētu lielā mērā ir tāda avantūra, jo zināšanas par ebreju kultūru tādas Wikipēdijas līmenī, varbūt drusciņ labākas, gribētos cerēt. Un sākšu es savu pastaigu ar nelielu teoriju, jo man ir jānonāk līdz kādam tādam akadēmiskam secinājumam. Un es arī apsolīju anotācijā, ka būs Umberto Eko, varbūt pat Jurijs Lotmans, bet Lotmans droši vien, ka vairāk rakstā parādīsies. Un ko es pētīju kapos? Zīmes, visdažādākās zīmes, sākot ar valodas zīmēm, beidzot ar dažādiem simboliem, un man bija vajadzīga kāda teorija, lai es to visu varētu salikt sistēmā. Un, lai es to visu varētu salikt sistēmā, es palasīju nesen gan aizgājušā, diemžēl, semiotiķa agrīno tekstu, klāt neesošu struktūru, tā varētu tulkot šo darbu. Un galvenais, viņš atzīst, ka viscaur mēs uzlūkojam, uztveram un radām zīmes. Un viņš klasificē šīs zīmes, nosauc par ikoniskajām indeksiem, un viņam tāds mīļš piemērs ir, kuru es arī mazliet paturpināšu, piemērs ar zebru. Tad, ko nozīmē ikoniskās zīmes? Ja kāds jums paprasa, kā iet pa dzīvi, un jūs parādāt attēlu ar zebru, ko no tā var noprast? Ir baltās līnijas, strīpas, ir melnās strīpas, kā visiem, Tā būtu tā ikoniskā zīme, jo te var runāt par tādu līdzību vai metaforu. Ja jums kāds jautā, kurā zemē jūs esat bijis un jūs parādāt zebru, var noprast, ka jūs esat bijuši Āfrikā. Tā ir tā saucamā metonīma, tās ir sakarātiecības. Ne līdzības, bet sakarātiecības. Un trešā grupa ir tās simboliskās zīmes, kas principā barojas no pirmajām un otrajām, bet tiek konvencionāli pieņemtas. Tā kā, piemēram, par zebrām arī mēs varam runāt, ceļa satiksmes noteikumos lielākā daļa šo konvenciju ir. Arī zebra tur ir, pa kuru mēs varam iet. Un labākais piemērs, protams, pie tēmas ir Sešstaru zvaigzne vai Dāvida zvaigzne, Māgena Dāvida, kur konvencionāli tika pieņemta kā ebreju tautas simbols. 19. gadsimtā varētu būt tas laiks. Lūk, tālāk, dziļāk mežā, teorētiskā ejot, Umberto Eko atklāja vienu būtisku lietu. Tad tās zīmes, ko mēs radām paši, no kurienes rodas zīmes, kāds gudrinieks, ar talantu apveltīts cilvēks, izdomā, ka šādu vai tādu objektu apzīmēs tieši ar šādu vai tādu zīmi. Un Umberto Eko ir uzskatījis, ka tas rodas spontāni. Šī ideja, kā piemēram, kā lai es apzīmēju zebru? Kaut kādas 4 strīpas, melna, balta un 4 kājas varētu reprezentēt visu veselu zebru. Uz sitienu tas ir spontāni, dabiski, es tā iedomājos, un varbūt šī zīme nostiprināsies sabiedrībā, varbūt to pieņems sabiedrība, varbūt arī nē. Bet tā ir mana jaunradē. Lūk, un es izmantoju kaut kādus atpazīšanas kodus, ko es izstrādāju, kas ienāk manā apziņā,
Un faktiski nostiprinās manā un sabiedrības apziņā un vadoties pēc šīm dažām īpašībām, es uztveru zīmi un redzēju šīs zīmes kaut ko vairāk. Jā. Nu, lūk, un tāds ir tas kodēšanas mehānisms, par kuru runā Umberto Eco īsumā tādā varbūt vienkāršotā versijā. Bet tad, kad mēs jau uztveram šīs zīmes, mums ir nepieciešamas zināšanas, ja, un šīs zināšanas veidojas dzīvojot kādā konkrētā kultūrvidē. Un vēl dažas interesantas lietas viņš atklāja. Par to pašu zebru runājot, jā, tad man zebra asociējas ar šīm melnajām, baltajām strīpām. Man tas ir eksotisks dzīvnieks, bet afrikānim, kurš simtiem tūkstošiem dažādu citu līdzīgu dzīvnieku ir redzējis ikdienā, viņš varbūt šajā dzīvniekā, šajā objektā, kuru viņš vēlas fiksēt ar kaut kādu zīmi, ieraudzīs pēc tam kaut ko citu. Ja? Un, principā, šo situāciju Umberto Eco ir attiecinājis uz zīmju, recepciju un jaunradi dažādās kultūrās. Un es pie šīs teorijas pieķēros, ejot uz ebreju kapiem aizpagājušu svētdienu. Tātad es gribēju redzēt, kā tad darbojas šīs zīmju jaunrades un uztveres mehānismi. Un, ko nozīmē izomorfa zīme? Pēc formas atgādina, pēc formas atgādinoši. Ja? Viņš vēl runā par to, ka zīme var tomēr būt kaut kādā saiknē, tādā vizuālā vai optiskā, hipotētiskā vai konvencionālā saiknē ar objektu, ko tā apzīmē. Nu, vizuāli mēs paķeram kaut kādas zebras detaļas, jā, un piefiksējam. Tad, piemēram, hipotētiski, es nezinu, kā šis dzīvnieks izskatās, bet varētu būt tā, vai ir tādi objekti, kas ir abstrakti, un sabiedrība, individs var tikai iedomāties, kā tie varētu izskatīties zīmes formātā, jā, un arī piedāvā šādus risinājumus. Un konvencionāli tad pieņemta modelēta zīme, kā tas ir ar sešstaru zvaigzni, jā, tad arī sabiedrībā nostiprinās simbolu formātā. Un nu, te nav kur piekasīties, šī teorija man būs mazliet vajadzīga, lai nonāktu pie secinājumiem. Un principā es šeit arī izcēlu to būtisko domu, ka zīmes jau mēs neveidojam pēc objektiem, bet veidojam pēc tiem noturīgajām īpašībām šī objekta, kas ir nosēdušies mūsu apziņā. Tas ir vienkārši. Ja. Tas ir ļoti būtiski saistībā ar ebreju kapiem un uz pieminekļiem iegravētām zīmēm, jo pētot tās es nonācu pie ļoti svarīga secinājuma, ka ļoti bieži, faktiski, ja mēs runājam par kultūru, ebreju kultūru Latgalē, tad mēs nevaram izcelt jaunradi. Mēs varam izcelt vienīgi reproducēšanu, vadoties pēc ļoti striktas kultūras tradīcijas ievērošanas. Bet vai kultūra var attīstīties tikai strikti kaut ko ievērojot, pat formāli, bez seguma, bez objekta, tas ir liels jautājums. Un tāpēc Umberto Eco arī runā par 20. gadsimta beigu, 21. gadsimta ļoti būtisku zīmes funkcionēšanas parādību, par ko jau 20. gadsimta sākumā ir ieminējies dzīves filosofs Diltējs un vairāki dzīves filosofi, jā, ka principā ļoti daudzām kultūras zīmēm nav seguma, tās ir tukšas. Jā, un šis process turpinās. Zīmes krīze vai objekta, reāla objekta trūkums aiz šīs zīmes, jā, tad tā ir tā problēma, par kuru Umberto Eco runā, un tā ir tā problēma, kur es mazliet pacilāšu, analizējot uz kapu pieminekļiem greptās, veidotās zīmes. Un faktiski tas, ar ko nodarbojas semiotiķis, viņš jau mēģina atšķirt to, ko individs šai zīmē ieliek no sevis, un kas ir
sabiedrības noteikts, kāda kultūras kanona noteikts. Tas arī ļoti interesants aspekts, pētot ebreju kapu pieminekļus. Sākšies ar valodas zīmēm, un te jāatzīst, ka vairāki pētījumi ir tapuši gadus 3-4 atpakaļ, darbojoties vienā projektā, arī Friedricha Eberta fonda finansētā projektā. Iestrādes bija pamatīgas, un man arī palīdzēja patulkot nedaudz reliģiskā kopiena biedrība Šamir, arī Menahems Barkhans, kuram es īpaši gribētu pateikties, tulkoja visu, ko es viņam lūdzu tulkot no ivrita un jidiša, jo patiesi jūtos diezgan bezspēcīgi. Ja valodas nezinu, kauns, jāmācās, būs vien jāmācās, es šo tēmu turpināšu. Lūk, un kādas interesantas lietas atklājas attiecībā uz valodas lietojumu. Ja jūs ienākot kapos, jūs redzēsiet, ka lielākoties 21. gadsimta apbedījumi un 20. gadsimta beigu, 21. gadsimta sākuma kapakmeņi lielā mērā ir aizpildīti ar tekstu, epitāfijas tekstu, lielākoties krievu valodā. Ja ir ivrits, un kas ir interesanti arī idišs, tad šīs valodas ir nobīdītas jau perifērijā. Jā, to mēs varam novērot. Principā sadalījuši šīs valodas zīmes tādā veidā, ka ir vienas valodas zīmes, kas ir ivrita zīmes, raksturīgas kapsētas pieminekļiem no pirmsākumiem, tātad 1786. gada līdz apmēram 20. gadiem, lielākoties ivrits, un tad pēdējo gadu apbedījumos, jā, tad tā ir tikai krievu valoda, cik neinteresanti. Tad bilingvālas zīmes, tas, kas man bija atklājums, pateicoties Menahemam Barkhanam, jā, es domāju, ka tie teksti, kas ir iegravēti uz kapakmeņiem, ir tikai vienā valodā, izrādās, ka divās, sakrālajā valodā, ivritā un ikdienas tautas valodā, jidiš. Kāpēc tas tā ir? Acīm redzot, varbūt es pieņemu, ka vienkāršais mirstīgais ebrejs vietējais varbūt tik labi nezināja šo sakrālo valodu, tāpēc tā paralēls lietojums arī ar to izskaidrojums varētu būt viena no versijām. Tad 20. gados var novērot 20. gadu pieminekļos, var novērot vienu interesantu lietu, proti teksts, epitāfijas teksts ivritā jidišā ir redzams uz pieminekļa un ļoti, ļoti īsi vai nu krievu valodā, vai nu vācu valodā, gestorben, jā, vai nu latviešu valodā, tikai nāves gads pārsvarā. Reti personas nomirušā aizgājēja vārds, un radniecības saites vēl retāk. Jā, bet katrā ziņā, ko var novērot, ka šī informācija ir ļoti kompakta. Vietējā valodā, tātad vietējo iedzīvotāju valodā, fiksētā informācija ir ļoti kompakta, salīdzinot ar informāciju par aizgājēju ivritā un idišu valodā. Lūk, tad ļoti interesanti var pavērot, kā pazūd pakāpeniski ivrits un idišs no kapakmeņiem ar 70. gadiem, vai zaudē savas pozīcijas, priekšplāna pozīcijas, jā, un pakāpeniski mēs nonākam pie krievu valodas. Trilingvālas zīmes, kā jau teicu, ir aktuālas lielā mērā 20. gadsimta 20. 30. gados, un varētu teikt, līdz 60. gadiem tādas vēl ir diezgan daudz. Jā, bet tātad krievu valodā un latviešu valodā, vācu valodā fiksētais epitāfijas teksts ir ļoti, ļoti neliels.
Un tagad, lai nebūtu pliki vārdi, es jums parādīšu dažas pieminekļus. Tā ir tāda specifiskā, kanoniska, varētu teikt, pieminekļa forma, viena no maceva vai stela tā saucamā, tad ar arkas formu augšgalā un apvienot ar obelisku. Obelisks ļoti aktuāls šajos Rēzeknes ebreju kapos. Pie tam, ja jūs aiziesiet uz kapiem, jūs redzēsiet, ka bagātākie, tādi marmora vai granīta, precīzāk būtu teikt, granīta obeliski, ir ļoti labi saglabājušies no 20. gadiem, un to autors ir vietējais vecticībnieks Kirsanova Režica. Tādu zīmi jūs atradīsiet gandrīz uz katra diezgan bagāti, skaisti veidota obeliska. Tas ir vietējais vecticībnieku meistars, kurš aktīvi sāka sastrādāties ar ebreju tautības cilvēkiem šajā jomā ap 10. gadu. Viņš ir apglabāts vecticībnieku kapos, kaut kur tur pavisam netālu no manas dzīves vietas. Un, lūk, paskatieties, tātad, tur nav salasāms teksts ivritā, jidišā, lielā mērā jūs to neredzēsiet, bet augšējā daļā, tur, kur ir arka, parasti ir vai nu kāds dekors, kas simbolizē aizgājēja nodarbošanos, vai viņa labos darbus, cēlsirdību, vai tur figurē tetragrammatons, 2 vai 4 burti Jahve, vai tikai tikai 2 burti, proti jut un pav, abi hei pazūt, bet principā tur ir domāts Dieva vārds Jahve. Un paskatieties pašā lejā, Daragoj papačka umер 23 februāļā 25. года. Nav vārda krieviski, un svarīgākā informācija ir aiziešanas gads. Ebrejiem jau nav svarīgs dzimšanas gads, tas nav Dieva nopelns. Cilvēkam ir svarīgi, tā kā Sartra filosofijā, nodzīvot mūžu un tad paskatīties, ko tu esi bijis vērts, personība veidojas dzīves laikā, jāsvin nāves diena. Šeit ir faktiski līdzās tātad, tekstam ivritā un jidišā, atkal krievu valodā un tikai nāves gads. Tad paskatieties, cik tas svarīgi ir ebreju tautības cilvēkiem. Atkal obelisks, un šeit, ja var redzēt, tad vācisks uzraksts ir gestorben. Tā 33. gads mēģināts ierakstīt latīņu burtiem, un šis man likās vispār tāds ļoti zīmīgs piemineklis. Tātad 80. gada, 80. ir nāves gads, plus mīnus pēc 12 mēnešiem, varbūt vēlāk šis piemineklis ir uzsliets. Un paskatieties, kā mainās, mazliet jau pakāpeniski mainās valodu hierarhija. Krievu burti vietumis ir lielāki izcelti un krievu teksts ir plašāks. Epitāfijas, kas ir kanoniskai, faktiski uz ebreju kapakmeņiem ir teksts, kas ir kanoniski noteikts. Uz lielākajā daļā šo kapakmeņu, uz šiem kapakmeņiem ir ļoti minimāls teksts, epitāfijas teksts nav izvērsts, vismaz Rēzeknes ebreju kapos. Un faktiski tur ir minēts adresants, tad radniecības saites ļoti svarīgs ir nāves aiziešanas gads, bet principā tur varētu būt arī informācija pēc kanona par šo aizgājēju, kas viņš ir bijis sabiedrībā, kādus pienākumus veicis, kur cik labs cilvēks viņš ir bijis, un bez nāves datiem ir arī fināla novēlējums viņa dvēselē baudīt mūžīgu dzīvi. Un šeit jūs varat redzēt, ne tikai valodas kodu maiņu, valodas nozīmības hierarhijas maiņu, bet arī jau konkrētu simboliku. Tad te ir redzama menora, tiesa ne ar 7, bet ar 9 zariem.
Un ļoti aktuālā no 19. gadsimta beigām aktuālā arī Dāvida zvaigzne, kas ir gandrīz uz pamatnes izvietota, ļoti maziņa. Burti ir ārpusē, jo tie nesalien vienkārši iekšā zvaigznē, kā tas ir tradicionāli. Un šeit man jāatceras Umberto Eco un Menora. Menora ir jūdaismu svētums, to pat nedrīkst kopēt nekādā veidā. Vienīgā kopija ir atrodama pretī raudu sienai, stikla tādā kastē, tur 40 kg zelta izmantoti apzeltīšanai, un no bronzas veidota ir šī menora. Un kopēt nedrīkst, bet katrā ziņā tas ir 7 zaru svečturis, bet šeit ir izmantots Hanuku svētku svečturis, kurā ir 8 zari, 9. ir tā saucamais darba zars, ar kuru aizdedzina pārējās sveces. Ja. Grūti spriest, kāpēc tas ir šeit. Viens variants šīs plāksnes pasūtītājiem gan 7 zaru, gan 9 zaru menora ir faktiski ebreju reliģisko rituālu reprezentants, un nav tik svarīgi, cik to zaru ir un kā šis svečturis tiek traktēts. No otras puses, tad tā varētu būt metonīmija, tad metonīmiska zīme uz sakara pamata ar reliģiskajiem rituāliem. Bet, principā, šeit mēs varam runāt arī par tādu zīmes, varbūt, es nezinu, pat krāšņuma zīmes dekora izmantojumu, tad variantu ir daudz. Kāpēc tas ir tieši 9 zaru svečturis, to varētu jautāt pasūtītāju. Bet katrā ziņā pēc Umberto Eco šeit jau reāli varētu nebūt šī objekta seguma, šeit ir izmantots simbols viens vai otrs. Tas ir raksturīgs tieši padomu laiks, vairāk 70. 80. gadu pieminekļi. Tas ir tāds neliels ieskatiņš valodas stihijā, un tālāk mazliet par pašiem tekstiem. Principā nekādu lielu tādu, no visa tulkotā, no visa tulkotā, nekādu lielu atšķirību no tā, ko raksta vietējo latgaliešu, krievu pieminekļos, epitāfijās, nekādu lielu atšķirību es tur neatradu, atskaitot šo uzsvērumu uz nāves gadu. Bet ir tādi izņēmumi, kas attiecas uz juku laikiem, uz 90. gadiem, jau uz diezgan tādiem bagātiem kapakmeņiem, bieži vien pirmajā vietā nevis aizgājējs un viņa radniecība, bet uzreiz fiksēts teksts, no kā, un uzskaitīta visa dzimta, no kā tad ir šis piemineklis, no kuriem radiem. Vai te ir tāda narratīva secība, tad prioritātes sadalītas mazliet savādāk, bet lietas būtība jau tas īpaši nemaina. Ļoti interesants materiāls saistās ar pogromiem un holokaustu. Proti, šajos kapos mēs atrodam vietējo ebreju vēsturi, un viens no kapakmeņiem, es tūlītās to rādīšu, tāds arī diezgan neparasti veidots, vēsta par to, ka 1922. gadā, 7. martā, protams, ivritā un arī idišā ir fiksēti ebreju kalendāra datumi, tad attiecīgi mēs tos atšifrējam, tie tiek atšifrēti krievu vai kādā citā vietējā valodā, atbilstoši mūsu kalendāra tradīcijai. Bet uz šī pieminekļa ir ivritā iegrafēts, kā 22. gadā, 7. martā, Rēzeknes pogromu rezultātā zvēriski nogalināta ģimene, 2 bērni, Kīra 22 gadi, Dāvids 16 gadi, Mihela bērni, un blakus plāksnes, abas ir savienotas,
tātad līdzīga formāta informācija par pašu Mihelu un viņa sievu Levu, Izara Klatskina meitu, kas arī zvēriski nogalināti tieši minētajā datumā. Kāpēc ir vērtīgi aiziet uz kapiem, kāpēc ir vērtīgi zināt abas valodas? Tur ir vēsture. Tur ir autentiskais materiāls, kur mēs varam lasīt, atrast vēsturi, faktus, par kuriem mūsu vēsture klusē pagaidām. Un nejauši es nofotografēju arī vienu plāksni, tā bija aizsegta ar krūmājiem. Un šīs plāksnes ļoti pieticīgi ir uzgravēts tātad vecāku un bērnu veselas dzimtes vārdi. Un vienkārši pateikts, ka tie ir holokausta upuri un gājuši bojā Berdičevā. Berdičeva atrodas Ukrainā. Kāpēc? Liels jautājums, kāpēc šī plāksne atrodas Rēzeknes ebreju kapos, kur ir Berdičeva un kur ir Rēzekne. Tas ir tāds neatbildams jautājums, bet ļoti uzrunāja šī informācijas pieticība, sāpja ar zemtekstā. Tas ir pirmais pieminētais manis piemineklis Rēzeknes kapos, kas liecina par pogromiem, kas notika 22. gada 7. martā. Jā, tad vienā pusē ir teksts par bērniem un otrā pusē par vecākiem. Ivritā. Un tas ir otrs mans pieminētais piemineklis. Jā, tad Вечная память родителям nosaukti vārdi. Сестра, братья, жертвы Холокоста. Jā, ar Dāvida zvaigzni un 2 burtiem, tetragrammatona 2 burtiem. Identifikācijas zīmes ir jāsaka ļoti tradicionālas. Es palasīju mazliet, kā ebreju kapi ir izskatījušies Iekškrievijā. Lielas tādas īpašas atšķirības neatradu. Un, protams, ka tā ir 6 staru zvaigzne ar 2 vai 4 ivrita burtiem ietvarā. Un interesanti, ka līdzās zvaigznei bieži vien figurē nodarbošanās zīme, simbolika, ja, kas uz ebreju kapakmeņiem ir ļoti aktuāls, tāds gravējums, rituālā grafika tā saucamā. Un it īpaši jāsaka, tas ir labi saglabājies padomju laika 70. 80. gadu pieminekļos. Reizumis ir jādomā, par ko tad šis cilvēks ir strādājis, jo tās, mēs paskatīsimies dažas zīmes un padomāsim. Neparasti šķiet, ka it īpaši 20. gadsimta beigu, 21. gadsimta sākuma pieminekļos ir diezgan daudz portretu. Tas ir neraksturīgi ebreju kapu kanonam. Jā, tad šajā ziņā tad jārunā par otrā baušļa pārkāpumu. Atveidot, attēlot var tikai Dievs, un šie attēli, portreti liecina par kanona neievērošanu, un tādu ir diezgan daudz. Lūk. Un uz daudziem pieminekļiem ir zvaigzne, un uz daudziem ir arī svečturis. Interesanti, ka daži padomju laikā tos ir slēpuši šīs zīmes pieminekļa aizmugurē. Un ļoti likās zīmīgs simbols, ir atvērta grāmata, acīm redzot saistām ar Toras simboliku, bet padomju laikos arī diezgan daudz jājautā, vai tur bija slēpta Toras simbolika pamatā, vai tomēr akcents uz pedagoga vai zinātnieka darbu, to arī par to vēsture klusē, jā, bet varam tikai minēt, varbūt tā ir tāda polifonija. Un tradicionālās kanoniskās pieminekļu formas sāk izzust, sāk pazust ar 70. 80. gadiem, jā, tad pieminekļu forma. Laicīgā simbolika, jā, ir tā, ko ir visinteresantāk pētīt tādā nozīmē, ka mēs redzam kultūru tādu miksli, jā, un arī padomju laika klišejas.
Un interesanti papētīt, laicīgā simbolika nereti ir piemineklim otrā pusē. Jā, tad nošķirtas tomēr. Retāk vienā pusē piemineklim. Jā, tad, un, ja, piemēram, ir divas rozes un viena ir lausta, tad noteikti jūs atradīsiet informāciju par aizgājēju, ka viņa ir par agru nomirusi. Jā, visbiežāk sieviete. Analoģiski attēli saistāmi arī ar svečturi. Ja viena vai divas sveces nolaustas, nebrīnieties. Tātad, ja ir 5 zaru svečturis, tas nozīmē, ka aizgājēji ir bijuši 5 bērni un 2 no tiem acīm redzot nomiruši bērnībā agrā. Jā, tad, tablīdzīgi risinājumi var būt, jā, alternatīvas. Jā, un ja tomēr laicīgās zīmes ir līdzās Dāvida zvaigznei, tad, piemēram, rozes, tad jāskatās, kā saukuši aizgājēji, acīm redzot, viņas vārds ir bijis roze, jā, tas to attaisno. Daži piemēri, te var redzēt ārsta zīmi, jā, tad tālāk. Šeit, acīm redzot, ir apglabāts ravīns. Atvērta grāmata varētu tā būt. Tad vēl es gribēju parādīt, kā mainās hierarhija. Jā, šeit ir menoru, mēs varam redzēt klasisko un, cik klasisko, jā, viena no variācijām. Varam redzēt arī pamatnē Dāvida zvaigzni ar atkal, cik es redzu, 2 burtiem, jo 4 acīm redzot neslien, jā, un tas ir viens no iemesliem varētu būt. Un paskatieties, kā mainās valodas hierarhija. Jau lieliem burtiem izteikti krievu valodā mēs redzam pamat informāciju. Jā, šeit ir minētās rozes, kas ir noslēptas piemineklim otrā pusē, kā laicīgās zīmes. Un šeit arī svečturis neskapēc noslēpts otrā pusē, un blakus piemineklim ir 2 sveces, ne 7, svečturis ar 2 zariem, un liels jautājums, kāpēc. Tad ļoti iecienīts ir pieminekļos ozolkoka zars, kas varētu būt ozolkoka metonīmija, uz sakara pamata, saistīts ar visu šo dzīvības koku, kas saista zemi un debesis un ir mūžības un izturības simbols, bet varētu būt šifrējums, kāpēc tur ir tik lapu, cik ir, varbūt tas ir bērnu skaits, kāpēc tur ir 3 zīles, arī labs jautājums, jā, varbūt tas ir bērnu skaits, jā, nav lielas skaidrības, kāpēc tieši šāda zīme izmantot, atskaitot šo plašo ozolkoka nozīmju klāstu, bet ar skaitļiem te neko nevar saprast. Acīm redzot, kaut kāda liela saistība ar aizgājēju biogrāfiju. Un te ir klasiskais variants padomu laikā, varbūt bija bailes no iegravēt šo jūdaismu vai ebreju tautas simboliku, tāpēc viens no tādiem metonīmiskiem aizvietotājiem bija ozolkoka zars ar 7 lapām. Un šeit jau arī minētā roze ļoti netipiski kanoniskajiem pieminekļiem, jā, portrets un pie tam laicīgās zīmes līdzās sakarālajām. Šeit mazliet var kļavu redzēt, jā, tad tas ir tāds padomu laika piemineklis, kļava saistās ar skumjām, ar šķiršanos, un tur ir 4 lapas. Un tad šeit ir neļķes 2 drusciņi var redzēt, un tāds vienīgais piemineklis, ko es atradu ar dzeltenu iekrāsotu zvaigzni. Dzeltena iekrāsota, tā ir tāda holokausta laika atbalsts, jā, grūti spriest. Kas vadīs šo cilvēku, kas gribēs šo zvaigzni celt. Izskrienot cauri lielajiem sakoptajiem ebreju kapiem Rēzeknē, tā vien gribas domāt par to, ka tomēr
šī kapu kultūra cieši saistīta ar Latgales kultūru kā tādu, un tās multikulturālas vides atbalstis ir atrodams valodu lietojumā, nepārprotami laicīgā simbolikā, nepārprotami arī epitāfiskajos tekstos, ja, un arī pieminekļu formā, kas jau ir tāda ļoti tipiska padomju laikam ar 70. gadiem. Un kas man likās īpaši interesants reliģiskā kulta zīmēm, to gan nebija daudz. Pirms es runāju par tām, tad lūk jums apsolītā emblēma, kur mēs redzam egli, kas nav raksturīgs simbols ebreju kultūrai, varbūt ātrāk palmas zars, jā. Un priekšplānā vārpu un atvērtu grāmatu. Nu, un tagad jādomā, kāds ir bijis cilvēka amats, ja, par ko ir strādājis šis cilvēks. Varam minēt, ja, vai nu par lauksaimniecības pētnieku, vai arī šeit ir vārpas, iestrādāts zemtekstā vārpas, tāds torā atrodamais zemteksts, grūti spriest, vai tā ir atvērtā tora ar tādu mājienu uz ebreju kultūru. Nu, nezinu. Vairāk jau sliecos uz padomju laika zīmju tradīcijas izmantošanu. Jā, diezgan daudz ir mūziķu ar attiecīgu simboliku, jā, un šis attēls man liekas ļoti, ļoti svarīgs, pie tā es gribētu pakavēties drusciņi ilgāk. Šeit jūs redzat divus kapu pieminekļus, abi cilvēki ir apglabāti blakus. Viens ir vīrietis, otrs sieviete, viens ir ebrejs, un sieviete ir pareizticīgais krusts, ja jūs ieskatāties, jūs to varat redzēt. Interesanti, ka teksts ir krievu valodā, bet tieši pareizticīgajai aizgājēji pietrūkst tēva vārda. Tas ir ļoti netipiski krievu epitāfijām. Bet paskatieties, cik harmoniski monolīts ir piemineklis, kas ir veidots ebreju vīrietim, kurš 20 gadus jaunāks par šo sievieti, un tāpēc es atkal nezinu, kādas radniecīgas saites viņus ir saistījušas. Ja. Nu, tā kā vīrs ar sievu nevarētu būt, kas to lai zina? Varbūt, jā. Bet paskatieties, piemineklis ebreju vīrietim ar šo arku, jā, tāds harmonisks, un piemineklis pareizticīgo sievieti ar nošķeltu malu, tādu disharmonisku efektu rada, vai ne? Bet visinteresantākais ir tas, ka šajā pieminekli jūs varbūt neredzat, bet izmantots ebreju epitāfijas kanons, noslēguma novēlējums. Да прибудет душа ее в источнике жизни. Tad radinieki, ebreji pacentušies, jā, lai arī pareizticīgo krusts, bet epitāfijas teksts kanoniski ebrejisks. Mums vajadzētu 2-3 minūtēs. Jā, tūlīt. Un, nu, lūk, arī tas, kas man likās dīvaini, un tā kā cilvēkam ar wikipēdiskām zināšanām, jā, aplūkojot šos kapakmeņus, tas, ka tiešām lielākoties svarīgākais šeit ir un izcelts ir nāves gads. Starp citu, dažos pieminekļos ir arī fiksēta dzīvesvieta, mežvidi, piemēram. Kāpēc tas ir aktuāli? Tāpēc, ka Riezganes kapos apglabāja no visas apkārtnes cilvēkus. Jā, un dažiem gribējās izcelt, no kurienes aizgāja ir nākuši. Tad šis uzstādījums, ka ir īpaši holokausta un pogromu upuru kapakmeņu sakarā, ka tā ir vēsturiska liecība, tā var būt vēsturiska liecība. Un emocionālais zemteksts vai virsteksts nepārprotams, bet bieži vien slāpēts arī. Jā. Un kultūras simboli arī man likās ļoti, ļoti svarīgi. Es tūlīt vienu rādīšu, tādu tiešām
nejauši šobrīd pirms pāris nedēļām uzietu pieminekli kapos, kas ir nevis kāds konkrēts kapu piemineklis, bet piemineklis, kas ir, teiksim, attiecas uz visu kapu teritoriju. Un arī jūgenstila rotājumi. Vispār jau augu rotājumi nav tipiska parādība, bet dažbrīd var redzēt. Šeit jūs redzat 7 zaru, ozolzaru ar 7 lapām un atvērtu grāmatu. 70. gadu piemineklis varbūt slēptā reliģiskā kulta simbolika, to noteikti var pieņemt. Te jūs redzat jūgenstilu, tādu pieminekļu ir diezgan daudz, un tur vēl nav Dāvida zvaigzne augšā, bet Jahves vārds ir. Un tas nav tipiski ebreju kapu pieminekļu kanonam. Un lūk, tas, ko es uzgāju šobrīd nejauši, pavisam paskatieties, tas ir ozolkoks. Drusciņi var redzēt, ka tur ir ozolkoka lapas. Un atvērta grāmata, varbūt Tora, bet katrā ziņā ebreju mitoloģijā koks un grāmata šādā spēcīgā apvienojumā simbolizē kosmosu, visumu, atsevišķi un arī saliedējumā tautas gudrību, nemirstību, izturību un pārmantojamību. Grūti spriest, vai šie koki zari ir nolausti, vai tāds ir veidots piemineklis, bet arī, ja piemineklis tā ir veidots, ka daži zari nozāģēti, tas arī ir simboliski un ļoti der attiecīgai tēmai. Šeit ar ozolkoka lapas drusciņi var redzēt. Nu, un secinājumi lielā mērā jums ir priekšā. Tātad valodas lietojums ir īpatnes un interesants, multikulturālu vidi raksturojošs. Mēs atrodam ļoti zīmīgus vēstures faktus, ja mēs protam ivrita un jidišu valodas, un, protams, kulta modificēšanos dažādu iemeslu pēc, bet svarīgākais, ko es Umberto Eco kontekstā gribēju pateikt, ka tiešām šī kultūra, ebreju kultūra Latgalē ir diezgan interesanta, dīvaina kalendāra kultūra, kur zīmes tradicionālas, kanoniskas tiek pārņemtas, varbūt dažreiz bez seguma un analīzes, varbūt es pieņemu, ka dažreiz formāli. Un aiz zīmes bieži vien nav šī ļoti nepieciešamā reālā seguma. Un visbiežāk tās tiek izmantotas kā kultūras produkti. Un tas ir arī loģiski. Un Lotmans paredz šādām kultūrām, kur nerodas nekas jauns, bet tiek aizvien atkārtots kaut kas iesīkstējies tradicionāls nākotni. Mazliet vēl jāpastudē, kāpēc, bet izklausās gana cerīgi. Un uzlūkojot šo koku kapos, ozolkoku, ar atvērtu toru, gribētos cerēt, ka šis simbols ir ar segumu. Paldies par uzmanību.